nekādā ziņā nepretendēju uz mobilo telefonu un tam līdzīgas tehnikas eksperta viedokli. Tāds nekad neesmu bijis un droši vien nebūšu. Mobilais telefons man vajadzīgs pirmkārt, lai zvanītu, lai sūtītu īsziņas, lai saņemtu īsziņas, lai ieskatītos internetā, uzzinātu pēdējos jaunumus, pieņemsim agri no rīta vai vēl vakarā. Bet nekādā gadījumā nevajag gludināt, jaukt kokteļus un nezinu, ko vēl darīt. Ja? Un tāpēc par šo aparātu var teikt tādas vairākas pozitīvas lietas. Pirmā, laikam, ir tā, ka tās ir divas simkartes, kas darbojas neatkarīgi viena no otras, un turklāt viena tās simkartes var darboties internetā, a otra paralēli ir, ka tu vari zvanīt, ka tas viens otram netraucē. Un biznesmeņiem droši vien tas ir izdevīgi. Man arī nav slikti, pieņemsim, tā vienā kartē tu vari salikt, man tādi ļoti daudz, pieņemsim, visu ārzemju sportistu numurus, kas spēlē ārzemēs, vai vispār, teiksim, tos numurus, ko tu lieto tikai vienīgi darba lietām, kas tev steidzami kādreiz vajadzīgi. Pat karta neatkarīgi darbojas no tās, tas varētu būt, tas varbūt pat lielākais plus, un tā pašā laikā, ka tas telefons ir ļoti ērts, nav pilnīgi nekā lieka, un es gan nezinu, cik tas atbilst patiesībai, bet man daži eksperimentētāji teica tā, ka arī pirmkārt ļoti labs attēls gan video, gan uzņēmumiem, un kā ir iebūvēts radio, kas teiksim, nav tikai daudziem citiem telefoniem, kas iet caur internetu, bet šeit tas valstīs esam redzot, ir tā kā antena, ne? Kaut kā tā. Katrā ziņā daudz ērtāk. Vēl viens pluss, ka var paplašināt atmiņas krātuvi. Ir speciāli tāda opcija un arī cena, teiksim, tā, kas ir tādam telefonam ar tādām daudzām funkcijām. Es domāju, tas ir ārkārtīgi pieejami. Tas ir Latvijā ražots, ka nav gluži tā, ka Samsung, Nokijas un nezinu kādi vēl tik ražo, nezinu kur, un izrādās Latvijā arī var kaut ko tam līdzību uzražot, un nebūtu ne sliktāk, un varbūt pat daudzās jomās labāk.